Lieliskas ziņas ASV tehnoloģiju uzņēmumiem. Sestdien Trumps izlēma, ka datortehnikas un telefonu ražotājiem nepiemēros nekādus tos jaunos tarifus. Un jau atkal biržā neilgi pirms šī paziņojuma ir manīti lieli darījumi, kas gan ir aizliegts ar likumu un par ko var likt cietumā. Tas ir insider trading. Is this market manipulation? Elektronika sastāda 22% no Ķīnas eksporta, kas ir būtiski. Apple bija sabijušies no šiem tarifiem un piekrāva 5 lielas lidmašīnas ar telefoniem no Indijas, kas tagad retrospektīvē sanāk, ka bija lieki, jo tarifus atcēla. Trumps sociālajos tīklos izmisīgi postēja, lai Ķīna viņam piezvana un nāk ar viņu runāties, bet izskatās, ka nesagaidīja un piekāpās. Iemesls, kāpēc akcijas nenokritās varbūt pat 30%, ir tāpēc, ka daudzi saprata, ka Trumps blefo vai viņam neizdosies viņa plāns un viņam nāksies piekāpties, ka ķīnieši nenāks un nelūksies, jo viņam ir pašlepnums. Bet interesantākais ir, ka svētdien vakarā Trumps paziņoja, ka nav elektronika izņemta no tarifiem. Sakiet lūdzu, kā lai investori investē Amerikā pie tik nenopietnas attieksmes? Te ir, te nav, te ir, te nav.